Ātri ir paskrējis laiks, ātri ir pienācis tas brīdis. Nebiju cerējis, ka tik ārkārtīgi ātri, bet man sāk ienākt jautājumi par Jāņiem. Nu jā, ja tā ņem, kas te ir palicis mēnesis, ir palicis un maleči tie, kur sāk interesēties un gatavoties. Pirmkārt, manā profilā TikTokā var paskrolēt uz pagājušajiem 2 gadiem un paskatīties iepriekšējo gadu Jāņus. Tur ir jau daudz. Viss, ko es runāšu, droši vien būs faktiski tāda bišķi atkārtošanās varbūt tās, bet es ieliku arī YouTube kanālā savā gan pilnu Jāņu scenāriju, gan arī visus mazos video par simboliem, par jēgām, pat tālāk. Tā kā, mīļie, ejiet jau un skatieties visiem, kam interesē Jāņu tēma. Tad 12. jūnijā Alus darītavā Labietība Rijāna ielā būs Jāņu pilsētvidē. Tie, kuriem kaut kas ir jāorganizē vai vēl tā tālāk, nāciet skatieties, kā labietis to dara jau vairāk kā 10 gadus. Nu, ko tad es varu teikt tālāk? Nu, ir daudz tehniskās lietas, par kurām ir jāsāk domāt, kur jūs dabūsiet mējas, kā viņas ierakt zemē, kā uztaisīt Jāņu vārtus, kā jūs sadalīsiet pienākumus, cikos ierodas viesi, kur viņi liks mašīnas, kur viņi gulēs, kā viņi pa kuriem vārtiem viņi ienāks jūsu pagalmā, kur būs vārti, novērojiet jau, kur saule lec un riet, lai var uztaisīt Jāņu vārtus tur, kur saule lec un riet. Neaizmirstiet par līkumdanci, kas ir obligāta sastāvdaļa Jāņos, bez līkumdanča nu nekur. Tas ir pavisam vienkārši, smukai mūzikai skanot, jūs izejat līku loču pa visu pagalmu, riņķī apkārt visam, kam vien jūs ar savām pēdiņām ejot nesat auglību. Padomājiet par aizsardzības rituāliem, kur jūs dabūsiet pīlāģa meju, kuru saimnieks veic aizsardzības rituālu. Dziesma un vārdi arī ir manā profilā gan YouTube'ā, gan arī TikTokā. Tad padomājiet par to, kādas vēl rotaļas jūs iziesiet kopīgi visi, jo es uzskatu, ka bez Dindaru Dandaru arī Jāņos, nu nekādi šurp Jāņa bērni ar, nu jau svalaveno tautameitu melodiju burman, bet patiesībā šurp Jāņa bērni dziedāsim tīrumā. Arī ir gan YouTube pieejama, gan TikTokā instrukcija šai rotaļai, jo rotaļas, spēles un danči, dziesmas un visas citas izdarības ir daudz svarīgākas par vienīgu ugunskura lietu. Ugunskurs arī ir svarīgs. Ugunskuru Jāņos, kur var kurt gan lielu, gan mazu. Neaizmirstiet, ka jums ir vajadzīgi vecie vainagi, ko ugunskurā ziedot. Var arī Ziemassvētku puzurus jau likt ugunskurā. Jāņos noteikti visiem ir no viena siera rituļa un no viena alus kausa jāpadzerās, jo visi, kas no viena dzeras, viena kopā arī kā kopiena turās. Kopīga dziesma. Varat lūgt, lai viesi, katrs, kurš ierodas uz Jāņiem, atrod vienu skaistu Jāņu pantiņu, dainu, latviešu tautas dziesmu, nevis izgudrotu vai sacerētu, un paņem to vienu četrindīti līdzi, vienalga, vai tas ir telefonā vai uz lapiņas, un tad, kad jūs dziedat pašu iesākuma dziesmu, kura arī ir ielikta manā gan YouTube, gan TikTokā, tad iesākuma dziesmai katrs pievieno šo vienu pantiņu pilnīgi jauktā kārtībā. Saimnieks vai vadītājs, kurš vada šo rituālu, iesāk un sāk ar Jāņu dziesmu, jūs stāvat aplī, un tad, kad saimnieks ir nodziedājis savus pirmos 2, 3 vai 4 pantus, tad katrs no viesiem, kaut vai lasot no lapiņas, jūs taču esat savā vidē, ar saviem draugiem, ar savām paziņām. Tie ir tie cilvēki, kas jums ir vistuvākie, nekautrējieties, dziediet. Dziediet vienu to Jāņu pantiņu par skaisto Jāni, par to, kāds Jānim ir cepurīte, kādi Jānim zābaki, kas skan pieši nolcot no zirga un tā tālāk. Tā ir kā atklāšanas dziesma, kad jūs visi lēnām sākat arī ielīgoties, un tā ir ļoti meditatīva un ļoti kopību raisoša sajūta. Jā, tā tad galds noteikti bagātīgs un kārtīgs ar visiem Jāņu ēdieniem. Ziedu vainagi, meitas mīļās, sievas mīļās, piniet ozola koka vai ozolapu vainagu saviem puišiem, jo visiem puišiem Jāņos ir jābūt rotātiem ar ozolapu vainagiem. Meitenes un sievietes ozolapu vainagus neliek galvā, jo haidī šito izbeidziet, biksēs jau jūs staigājat. Sievietēm ir visas pasaules puķes tajā dienā un vakarā. Piniet no visām pasaules puķēm, zalēm un zalītēm, un vienīgais, kas jums tiek lūgts tai vienā dienā, neaiztieciet ozolu, vainagā. Bet uzpiniet saviem puišiem un vīriešiem, vīriem, dēliem, visiem uzpiniet ozolapu vainagu un lieciet galvā Jāņos, jo tad viņi arī kļūst par Jāņiem, par dieva dēliem. Neaizmirstiet, ka nākot ciemos, vienalga, lai kur jūs brauktu vai ietu, arī Jāņu tēvam un Jāņu mātei jums ir jāuzpina vainags. Un Jāņu mātei var likt tos vainagus pat vienu virs otra kā kroņus, viņi ārkārtīgi skaisti izskatās, vai arī Jāņu māte var savā pagalmā ielikt stabu, uz kura mauc virsū šos vainagus, ko viņai atnes Jāņu bērni, kur brauc ciemos. Kas vēl? Rotaļas danči. Apdziedāšanos neaizmirstiet. Sagatavojieties apdziedāšanai. Vai katrs, kas piedalās, ir arī atkal ar uzdevumu. Jo galu galā, ja mēs gribam kopā
svinēt svētkus, kaut kā ir arī jāgatavojas. Un gatavošanās ir ne tikai nopirkt šašliku, bet arī sagatavot dažas lietas, kas ir vajadzīgas Jāņiem, jo viss kopā ir Jāņu rituāls. Tātad apdziedāšanās. Vai nu sagatavojiet, palūdziet, lai katrs Jāņu bērns, katrs viesis, kas ierodās, sagatavo vismaz 4 apdziedāšanās pantiņus. Dainu skapis LV, apdziedāšanās grāmatiņas, Garamantas LV apdziedāšanās var sameklēt, ir iespēja atrast. Un nevis izgudrotus vai sacerētus, bet no latviešu tradicionālajām tautas dziesmām. Un atkal, lai viņi izrakst uz lapiņas vai saglabā telefonā, tas nav tik būtiski. Un tos pantiņus var pat nemainīt no gada uz gadu, līdz viņi jums paliks galvā. Un kaut kādā brīdī pie ugunskura vai vakarā jāstrākā brīdī sāciet bliest vaļā apdziedāšanos. Tā ir tik iederīga Jāņos. Iepriekšējā dienā jāatbrauc Jāņu pirts, protams. Un vēl visas lietas par Jāņiem, tāda gatavošanās lieta. Jūs to varat paveikt katrs. Galvenais, nedomājiet, ka jums kaut kas būs ne tā, kurš to vērtēs. Jūs esat ar saviem draugiem, jūs esat savā dzimtā, savā kopienā, ar sev pazīstamajiem cilvēkiem. Nu vienkārši vienojieties, ka šogad jūs mēģinat ar latviešu tradīcijām, jo dzīve mūsdienās ar latviešu tradīcijām ir pilnīgi iespējama, un jūs pamēģināsiet, sapratīsiet un redzēsiet. Mūsdienās, protams, prasās arī iesaistīt bērnus, un to dariet ar dančiem un rotaļām. Ir brīnišķīgas Ilgai Reizniecei YouTube arī Jāņu rotaļu instrukcijas, bet arī paši, jo, saprotiet, arī pieaugušie iet rotaļās un dejo dančus. Tā nav tikai bērnu padarīšana, jo tā mēs kustinam kosmosu. Ozola rituāls. Noteikti sameklējiet ozolu, pie kura veiciet rituālu. Mazītiņš skalu ugunskuriņš, kurā kaut noziedo siera gabaliņu un alu. Pabarojiet šo ozolu ar alu un atstājiet arī sieru, kopīgi nodziediet kādu dziesmu, noteikti godiniet ozolu. Ozols ir latviešu pasaules koks, ozols ir arī Jānis tajā brīdī, ozols ir mūsu dievišķais koks, kurš sasaista visas pasaules. Jāņu ugunskuram apakšā klājiet papardes, jo tādā veidā mēs saslēdzamies ar senčiem. Jāņu ugunskuru droši var kurināt no vecām lietām. Tam nav jābūt uber skaistajam tur un tā tālāk. Jāņu ugunskuru var papušķot ar Jāņu zālēm, bet tas hinduismu ārprāts ar to trako pušķošanu nav vajadzīgs. Drīzāk patiešām atcerieties vecie vainagi un savus līdzi paņemtās ziedojumās lietas, ko jūs gribat ugunskurā noziedot. Ugunskuru aizdedz tad, kad riet saule. Nu, ko vēl? Ko es vēl neesmu pastāstījis par Jāņiem? Jautājiet tieši konkrētas lietas. Izdomāju pūdeli. Mīļie, ir mēnesis laika, jūs varat izdomāt un varat saorganizēt un varat uztaisīt pūdeli. Pūdeli ir tā kā tā degošā muca, kas ir vīrišķais un dievišķais simbols. Un mīļās meitenēs, pūdelē kāds ir jāpušķo ar ozola viju. Uzpiniet tādu kārtīgu garu ozola viju. Un tā nav ziedu virtene. Tur ir tikai un vienīgi ozola viju. Pa kādai puķei var iepīt, bet ozola viju ap pūdeles kātu. Tā kā jums ir laiks saorganizēt, izdomāt, kā jūs nostiprināsiet. Pat ja jums ir kaut kāda industriālā vide, kultūras nams vai vēl kaut kas, var uztaisīt no kārtīgiem bluķiem krustu, kuram vidū izurbi caurumu, un tur viņu tad ar skaliem nostiprina. Nav vajadzīgs pat rakt īstenībā, līdz ar to var pat uz asfalta pūdeli pacelt. Labietī šo ļoti labi risinu jau 10 gadus, un vēl vairākās vietās jau esmu redzējis. Un pūdelē kā reiz ir laiks vesels mēnesis sameklēt mucu, izdomāt, kā viņu pie staba piestiprinās, pameklēt internetā. Protams, var arī pasūtīt. Ir brīnišķīgi meistari, ja kādam interesē, uzrakstiet privāti, aizsūtīšu numuru, sazinieties, var arī pasūtīt, lai jums uztaisa. Pūdeli, kur pēc tam atlikušos gadus vispār nebūs jādomā un vienmēr degs un būs jūsu mājās. Ugunsrats, protams, ja jums ir kalns, ja jums ir ūdens, tad no kalna vistumšākajā brīdī laiž ugunsratu. Plostiņu laiž naktī ūdenī, var iet plikajās peldēs, var vākt rasu un visas citas lietas. Un es saku, ugunskura aizdedzināšana ir tiec viens mazs mirklis, un dziediet, un dziediet, un dziediet Jāņu dziesmas. Latviešu tradīcijā ir vairāk kā 2000 Jāņu melodijas. Un jums ir kā reiz laiks tieši viņas dungot, iemācīties, gan manā profilā arī ir dažas, man ir maz, bet ielikts, bet dažas, nu tādas spilgtākās. Mīļie, mācieties, un lai mums forši Jāņi visiem kopā. Tad, kad viņi nāks un būs. Nu, sākam gatavošanos. Tas ir šis video tāpēc, ka man tika jautāts, ka, vajag sākt informāciju vākt, ko darīt, kā darīt. Lūdzu jums. Un, ja ir jautājumi, rakstiet. Es mēģināšu vēl uzfilmēt visu, par ko ir jautājumi. Nu, lai mums kopīgi izdodas. Līgo!